Šodien ir 2016. gada 30. novembris, un mēs tiekamies Daugavas novada domē. Šodien mēs esam aicinājuši uz interviju Daugavas novada priekšsēdētāju vietnieku Reti Azinu. Kā zināt, Daugavas novadā septembra laikā notika karjera dienas. Un daudzi jaunieši uzdeva jautājumus man kā žurnālistei, uz kuriem es, atļāvos novirzīt viņus, lai uzdotu jums. Kaut gan es tā saprotu, ka viņi nav pie jums griezušies, jo viņi savā karjeru dienās ir apjautuši, ka ir arī tāds amats kā priekšsēdētājs, deputāts, vietnieks, vienu vārdu sakot, cilvēks, kas veic amatpersona pienākumu izpildi. Kā tad jums izdevās un kā jums sokas šajā amatā? Jo viņu jūs uztver tomēr kā, vēl jauniešu grupā, jo pēc Eiropas standartiem jaunietis līdz 35 gadiem. Paldies, labdien, vēlreiz labdien. Attiecīgi, kā tad man sokas un kā bija un kā būs. Pēc studijām un pēc darba Rīgā atbraucu atpakaļ uz dzimteni, cik ir hobiji, ir intereses. Galu galā tie ir daudz interesantāk nekā Rīgā. Protams, izlēmu, ka jānostartē vēlēšanās. Rezultāti bija, rezultāti arī ir tagad dotajā brīdī. Kā ir interesanti. Vēl mēs jautājām, kādām jābūt īpašībām, lai, jaunietis varētu aizdomāties, ka viņš arī varētu, startēt kādā no sarakstiem. Jo, kā mēs zinām, vēlēšanas neaiz kalniem 2017. gada 1. jūnijā ir pašvaldību vēlēšanas, un jaunieši jautā, kādām viņam jābūt īpašībām, lai viņš varētu startēt sarakstā. Jūsuprāt? Es domāju, ka galvenā no īpašībām ir vēlme, un tā vēlme, ko tu gribi, galvenais, ka viņu piepildī. Faktiski, ja tu par viņu esi sācis domāt, tad tev dažu 72 stundu laikā ir tādi pētījumi, tad jāsāk viņu realizēt. Un tad tā ir tā īpašība. Ja gribi, tad tu arī sasniegsi to mērķi. Vai ir pietiekami, ka es gribu kļūt par deputātu neapzinoties, vai par vietnieku neapzinoties, vai es to spēšu darīt, vai man ir tās prasmes? Sākumā jau ir jāgrib kandidēt. Jo rezultāts nevienmēr ir izskaitļojums, ir paredzams. Ja jaunieši vēlēsies 2017. gada 1. jūnijā, izvirzīt savu sarakstu, kādām prioritātēm būtu jāpievērš viņiem savās pirmsvēlēšanu programmās? Jo mēs zinām, ka jebkurš saraksts pirms vēlēšanām izstrādā savu pirmsvēlēšanu sarakstu, ko tad viņi sola sabiedrībai. Kas tās būtu par prioritātēm, kuriem kā jauniešiem būtu jāizvirza savā sarakstā? Un uz ko būtu jāvirzās? Es domāju, ka katram ir kaut kāds savs redzējums, un tad to savu īsto redzējumu arī jāraksta tā, kā būs. Bet jaunieši uztver, ka diezgan pamaz ir, tā kā ir parādījusies, piemēram, Daugava Infonet, kur viņi redz domas sēdēs un redz, kas tur darās un kā tiek lēmumi pieņemti un par kādiem jautājumiem tiek runāts. Viņi uztver, ka ir mazliet, nav tās caurspīdības šajos dažos jautājumos, lai viņi varētu kaut kādas virzīt savas idejas. Kā jūs, piemēram, 2013. gadā gājāt caur politisko partiju apvienības Saskaņas centrs? Jā. Cik daudz jūs strādājāt pie šīs programmas? Vai viņa ir tikai iedota no partijas, vai tomēr jūs strādājat? Jo te ļoti daudz dagda. Tas nozīmē, ka tas norāda uz to, kā jūs strādājat. Praktiski mana kolēģi pārsvarā pie tās programmas strādāja kopā. Mēs viņu sastādījām, kaut kādus tos punktus mēs kopā salikām, un tad... Bet kā jūs zinājāt, piemēram, kā jaunietim zināt, cik mēs esam tālu tikuši, piemēram, ūdens saimniecībā, vai cik esam tāluši tikuši cienot invalīdus vai bērnu piedzimšanas pabalstus? Sekojot līdziesošai informācijai. Sekojot līdziesošai informācijai. Labi. Nākamais tad jautājums ir, viņi pievērsa uzmanību, kā jūsu programmā ir šāds sauklis nodrošināt cilvēka cienīgu dzīvi. Kas jūsuprāt tas ir cilvēka cienīga dzīve? Un tur rakstīs, lai visiem novada iedzīvotājiem nodrošinātu cilvēka cienīgu dzīvi. Tas ir vairāk tāds vienlīdzīguma princips. Mēs visi saņemam un ir izgaismotas ielas, tātad gāja trotuāri, ir iztīrīts sniegs,
ir sakārtota tā vide un tādā ziņā. Tā ir mana uztvere, tā ir viena, kaut kā tā tas ir. Tā ir tā cilvēka cienīga dzīve, ja? To, ko pašvaldība droši var palīdzēt un darīt, un tas, kas mums ir jādara, to mēs arī tā kā darām. Mazliet runājot par šo te sociālo aizsardzību, veselību un labklājību, ja? Vienā no punktiem ir pieminēts, kā sniegt atbalstu ģimenēm ar bērniem, bērna piedzimšanas pabalstu un brīvpusdienas skolā. Jaunieši arī uztver, ka tas ir ļoti pozitīvi, ka pašvaldība par to rūpējas, bet vairāk viņi domā, viņiem šādu teiksim, uzdevumu likt savā programmā vai nelikt. Jo, kā viņi izpētījuši, ka jūs 2013. gadā atnācāt pie, teiksim, kā deputāts tikāt ievēlēts, bet bērna piedzimšanas pabalsts un brīvpusdienas skolā jau esot bijušas. Tad viņi vēlas zināt, cik pa tiem 3 laikiem ir pamainījušies. Vai pieaudzis apjoms? Faktiski bērnu dzimšanas pabalsts nav mainījies, viņš pārgājis tikai uz eiro, viņš visu laiku Viņš apmēram ir tagad Dagdas novadā? 213 varbūt. Pāri 200 eiro, ja? Tas ir par visiem bērniem tas ir, vai kaut kāda diferences? Par katru bērnu. Mums burtiski bija tie saistošie noteikumi, izmaiņas, kad piemēram, ja vienā pašvaldībā, tad... Ja dvīnīši dzimst, tad būtu 400, ja? Summēs viņi, ja? Kaut kā tā. Ir jāskatās. Labi. Par to mums atbild pārsvarā sociālais dienests, ja. Bet jūs esat vietnieks, jums jāatbild par visu. Es varu uzzvanīt un es atbild. Nē, nav svarīgi, jā. Galvenais, viņi grib nokonstatēt, cik tālu jūs esat ticis. Jūs atnācāt uz konkrēto, teiksim, uz starta līnijas. Cik pa 3 gadiem ir pamainījies, lai viņi savā programmā varētu attīstīt tālāk šo ideju? Ļoti labi. Pa 3 gadiem nav nekas mainījies. Šajā jautājumā tieši ne, bet ja tiek runāts par brīvpusdienām, kā tādā, tad deputāts Raimonds Nipers bija tas viens no tiem, kurš ierosināja brīvpusdienas vēl paildzināt skolā, jo viņas faktiski bija no 1. līdz 4. klasē, viņas bija valsts apmaksātas, jā, un tad tika ierosināts un iespēja robežās pašvaldība atbalstīja, kopā deputāti atbalstīja no 5. līdz 7. klasē vēl tās brīvpusdienas. No 5. līdz 7. klasē ir Dagdas novadā brīvpusdienas. Un tas ir pa 3 gadiem šis paveikts, jā, 5. 7. klase pievienots. Vai tas jau bija pirms? Nē, tas ir šajā sasaukumā. Tas ir tā, jā. Nākamais jautājums ir tāds, kā jūs savā programmā runājat arī par invalīdu integrāciju sabiedrībā, kas ir ļoti, Dagdas novadā ļoti, teiksim, liela darbība notiek invalīdu tiesību aizsardzībā, to dara biedrība Jānema, bet viens no jūsu ir uzrakstīts, ka atbalstīt viņiem piemērotas infrastruktūras izveidi. Kā te noprotams ir, kas ir domāts par infrastruktūras izveidi? Tātad, ja mēs runājam par sakarā ar invalīdiem un infrastruktūru, tad pirmais no punktiem ir Ežezerā tika izveidots pontons ar to celinu brugēto, ja, kur viņi varētu iesaisties laivā, izmantojot to pontonu laivas kā laivas piestātni, viņi var iesaisties un doties mašķerēt. Tad katrā pagastu pārvaldē ir tā, kad ir pieejami, katrā pagastu pārvaldē ir izveidoti pandusi, mums arī tepat tās domāja, bet noņemtas trepes tā, lai invalīdi tiek kāpmeklētāji klāt. Un ja ir kaut kur kāpnes uz otro stāvu, mums pašvaldībā var doties uz klientu apkalpošanas centru 1. stāvā un tur sniegs atbildes. Bet pagastu pārvalžu ekās ir domofoni izveidoti, kad ir poga, uzspied un atnāk līdz tevīm klāt. Un ezerniekos ir arī atsevišķs kabinets, kuru tad dodas un izrunā tos jautājumus. Tas ir nozīmē, ka ir diezgan plašs klāsts, lai aizstāvētu. Un šis tas viss tika panākts šo 3 gadu laikā, vai tas jau bija iepriekš? Tas ir šo 3 gadu laikā izveidotais. Tas ir tikai par šo gadu. Bet tajā pat laika... Ja drīkst, es vēl papildināšu ar to, kas vēl ir izveidots, tad skolai ir nopirkts mobilais pacēlājs. Ja kāds skolēns ratiņkrēslā ir pa kāpnēm jāpaceļ.
Bet tajā pat laikā jaunieši ir pamanījuši tās, video laikam skatās un pamanījuši, ka Dagdas novada domē vispirms tika izremontēta tolete otrajā stāvā, kas domāta darbiniekiem, un tikai kā otrā prioritāte tika novirzīta tātad apakšā tolete, kas domāta invalīdu vajadzībām. Kāpēc tas tā tika izvēlēts? Ja tā to pagriež, bet īstenībā otrā stāvā labierīcības bija drausmīgākā stāvokļa nekā pirmā stāvā. Un par pirmā stāva labierīcībām tiek domāts, tas jautājums netiek atcelts. Bet pašlaik tur arī tas pirmie soļi bija veidoti, kas skāra to pandus. Bet es saprotu, piemēram, pašvaldībā iebraucot invalīdam, piemēram, cilvēkam speciālām vajadzībām, piemēram, ratiņkrēslā, viņš ērtu toleti nevar izmantot, jo viņam pagaidām nav. Un tāpat arī jūsu pieminētajās ezerniekos un pieminētās pašvaldībās, kur pandus ir izveidoti, bet tajā pat laikā, ja cilvēkam vajag nokārtot, cilvēkam ar īpašām vajadzībām jānokārto fizioloģiskās vajadzības, tas nav iespējams. Ezerniekos droši var atbildēt, ka var, tad jā, mēs griežamies uz sajietu namu, kur ir labierīcības un sajietu namā, attiecīgi ir arī paredzēta labierīcības, kur tās lielās durvis metrīgā vērtā. Bet, piemēram, šodien jums ir no 9 līdz 12 pieņemšana kā vietniekam. Pie jums ierodas cilvēks ar speciālām vajadzībām, ir ziemas apstākļi, viņam jānokārto fizioloģiskās vajadzības. Pirmajā stāvā tomēr ir jāgaida līdz pavasarim, jā? Paldies, mēs ņemsim jūsu novērējumus vērā. Tā. Vēl viens no punktiem ir par komunāliem pakalpojumiem, kas skar arī jauniešus, jo kā viņi noprot, vēl septembrī viņi to nezināja, bet tāds jautājums ir, tāpēc es viņu mazliet papildināšu, kā jums bija it kā solījums censties rast iespēju komunālo pakalpojumu, tā skaitā apkures tarifu saglabāšanu esošā līmenī vai samazināšanu, bet kā, teiksim, domes sēdes protokoli un domes sēdes notiekošā liecina, ka, diemžēl, šī te prasība netika izpildīta solījums, jo nav saglabāts esošā līmenī, bet visās pašvaldībās ir apkures izmaksas pieaugušas un komunālie maksājumi. Kā tas? Mēs to solījumu, kad samazināt, noteikti neesam izpildījuši, bet atstāt esošajā līmenī, kaut gan ir celušās algas. Mēs zinām, ka minimālās algas pieaugums ir bijis, tad attiecīgi tarifi apkurei un ūdenim ir nemainīgi palikuši visu šo 3 gadu laikā. Jūs tādā rakursā skatāties. Ja pašvaldība, piemēram, Latvijas valsts cenšos uzlabot sociālo stāvokli ģimenēs, palielinot minimālo atalgojumu, jūs uztverat, ka viņiem tie 10 eiro, kas ir pie minimāla atalgojuma paaugstinājuma, nosaka šo te starpību, kas radusies, ja? Diez vai tie 10 eiro varbūt seks, varbūt arī seks, jā. Tātad pie šī bloka jums bija arī solījums pilnveidot veselības aprūpas pakalpojumus Dagnā un saglabāt felšeru punktus pagastos. Kā ir ar felšeru punktiem pagastos? Vai 3 gados neviens netika slēgts? Felšeru punktu pagastos dotajā brīdī darbojas. Viņi ir, dažiem ir uzlabot caur Krāslavas rajona partnerību gan infrastruktūru, gan pašas telpas. Bet es zinu, ka vienā sēdē bija runa par to, ka vienai pašvaldībai izmainīt šo te nolikumu sakarā ar to, ka tur felšeru punktu vairs nav. Vai viņš nebija, vai viņš pazuda šajos 3 gados? Viņa arī nebija. Tā ir dokumentāla kļūda. Jā. Kā tika pilnveidoti, kā jūs centāties pilnveidot veselības aprūpas pakalpojumus? Ir iegādāts rentgens šo 3 gadu laikā, ko iedzīvotāji lieto. Pašam arī mācījos lietot. Un attiecīgi tad mēs jau no Krāslavas rajona partnerības esam saņēmuši vēstuli. Vēl, protams, tiek vērtēts lauka atbalsta dienestā tas iesniegums, kad tiek plānots nākošu gadu, tas ir 17. gadā, izveidot stāvlaukumu BSCP Dagda teritorijā. Tā pamazām tas tiek arī plānots. Bet domas sēdēs arī dzirdēts, ka šie te pakalpojuma izmaksas pieaug, kā arī ļoti daudziem, piemēram, pieauga arī kabinetu apmaksa, kā darba vietas apmaksa ārstiem. Tas arī tiks norakstīts uz 10 eiro, ko pieliek pie minimālās? Nē, tas netiek norakstīts uz 10 eiro. Par tiem pakalpojumiem mums pārsvarā ir iestādes vadītājs atbildīgs, un viņš redz, ka
un salīdzina ar citiem novadiem, jā, kā tur ir, tad, nu, tā. Bet, ja tiek runāts par telpu īri, jā, nu, tad tomēr mums ir jārēķina pēc tiem MK noteikumiem un atkāpties no tām mēs nevaram. Par ūdens saimniecību, kas arī ļoti skar ikvienu Dagdas novada iedzīvotāju un arī jaunieti. Jūs esat Dagdas novada pašvaldība ir 100% kapitāla turētāja Dagdas komunālā saimniecībā. Un vienā no punktiem ir rakstīts, ka attīstīt un uzlabot ūdens apgādes un kanalizācijas sistēmas pakalpojumu kvalitāti un nodrošināt pieslēgšanās iespējas. Kā tad ir mainījusies 3 gados šī te pieslēgšanās? Cik procentuāli ir pieaudzis pieslēdzēju skaits? Un viens no jautājumiem, nu tad vismaz uz šo jautājumu. Par procentuālo pieslēgšanās skaitu, tad attiecīgi procentos es nemācīšu atbildēt, bet es zinu to, ka noteikti 2 līdz 3 vidēji pieslēgumi mēnesī tiek veikti, izpildīti. Jauni, jā? Jā, tieši jauni, jo ļoti daudzās vietās nav. Ir, protams, problemātiski, iedzīvotāji faktiski nevēlas pieslēgties. Ko pašvaldība dara, lai viņi vēlētos? Jo pašvaldība ir tā institūcija, kas var stimulēt. Ja mēs zinām, ka pašvaldība lika sodus, tas arī viens no stimuliem, jāsakārtot kaut kādu jautājumu, bet, nu, teiksim, pozitīva pašvaldības piemērs rāda, ka tomēr mēs ne ar pātagu, bet ar labu vārdu vai ar pozitīvu stimulēšanu, jā? Šajā jautājumā mums visu laiku strādā vides inženieris un komunālā saimniecība izskata arī tādus jautājumus, kad to maksājumu par pakalpojumu sadala uz dažiem mēnešiem. Atviegli, nu tā kā lai tā summa nebūtu tik liela. Lai vienreiz tā summa nebūtu liela, jā. Bet rakstīts, ka jūs turpināt ūdens saimniecības sakārtošanu projektos, bet mēs zinām, ka kas bija par iemeslu atteikumam 3. kārtai ūdens saimniecības ievilkšanai, kanalizācijas un ūdens vada. Tā vidas aizsardzības un reģionālā ministrija mums ir sniegusi atbildi, ka viņam nav finansējums, lai turpinātu ūdens saimniecības projektus. Bet, cik man zinām, Dagdas novada doma pirms jau šīs te atbildes ir sniegusi, ka vai ne, vai tas bija... Atteicās tikai tāpēc, ka vides reģionālā aizsardzības ministrijai jums... Nav, jā, jo mēs caurskatījām tos pieslēgumus. Bet bija jums izstrādāts projekts? Projekts mums nebija, mums bija ideja, un tad mēs saņēmām to atteikumu. Pagaidi, tā kā jums varēja būt ideja, ja šis te projekts bija Eiropas Savienības struktūrālo fondu piedāvājums? Jums ideja nevarēja rasties, to piedāvāja Eiropas Savienība. Mums tika runāts, ka mēs vēlētos izveidot kanalizācijas un ūdensvadu pieslēgumu, tā, ja tā var teikt, pašā Dagdas centrā, tātad Lāčplēša ielu un Paliepājas mums ir, Pasaules skolas ielu un tā. Un tad mēs saņēmām to atteikumu, bet, teiksim, pagastu centros tur mēs nedaudz neatbildām tiem kritērijiem, kas ir iedzīvotāju skaits. Uzņēmējdarbības vide, kas jauniešus ļoti uztrauc, jo jaunieši neredz, piemēram, iespēju palikt novadā savā, ja viņiem netiek radīta vai nav esošas uzņēmēju vides. Nu, mēs nerunāsim par valsts šo te, teiksim, atbalstu uzņēmējiem, bet tomēr arī pašvaldībā var darīt un ir pamanīts, ka kaut kas nav izdarīts līdz galam, vai arī varbūt varēsiet pāranalizēt, kas tad tur nebija, ja? Viens no punktiem bija atbalstīt uzņēmēju projektus, kas rada jaunu darba vietas, piedāvājot viņam atvieglojumus nodokļu maksāšanā un komunikācijā. Tas nozīmē ūdens apgāde, kanalizācija, piebraucamie ceļi, izbūvi par pašvaldības līdzekļiem. Jaunieši prasa pozitīvu piemēru. Kā tas ir izdevies? Mēs tieši, protams, nedrīkstam atbalstīt nevienu no uzņēmējiem, bet sadarbojamies, un cik es saprotu, šis jautājums ir saistībā ar to ceļu rekonstrukciju, kas mums ir paredzēta Bērziņu pagastā, tas būtu Parečie Malcāni Krasnapoli, un Konstantinovas pagastā Skudrikļi Aleksandrova, tā ir to ceļu atjaunošana, kas ir saistīta ar zemniekiem. Tagad mums jau tiek izstrādāta iepirkuma dokumentācija. Piebraucamiem ceļiem.
Piebraucamie ceļi ir valsts programma, to mēs ļoti labi apzināmies, un iespējams, ka ne tikai tie ceļi tiek remontēti, bet arī daudzi citi, jo mēs zinām, ka ir Eiropas Savienības struktūrālo fondu izvirzījuši šādu te, vai Latvijas, varbūt tagad meloju, ka tas notiek visos pašvaldībās, gan Angolās, gan Krasnavas, lielākoties Latgalē gandrīz visās, ja. Varbūt tieši individuālie, kas no jūsu puses, piemēram, ūdens apgāde, kanalizācija, vai ir bijuši kādi, piemēram, kuram jūs, kā jūs teicāt, nācāt pretīm, sadalot šo te maksājumu tieši uzņēmējdarbības vides Tajā brīdī īsti neviens nav griezies nevienu iesniegumu, ka viņš vēlētos, bet pieņemsim, tā kā mums varētu būt tā ideja kopumā un vēlme atjaunot Alejas ielu, tātad uztaisīt tur rekonstrukciju. Un tad tur tas ir tas projekts, kad sadarbībā ar uzņēmējiem pašvaldība tad varētu veikt to rekonstrukciju. Mazliet varētu paprecizēt, jo viens iesniegums bijis. Es kā saprotu, individuālai komersanti, kas bija friziera pakalpojumu sniedza, vēlējās izīrēt telpas Dagdas novada domē. Un Dagdas novada domē atbildējusi, ka friziera pakalpojumus tajā telpā nevar sniegt, bet pēc 2-3 mēnešiem tika veikts remonts un ūdens apgāde tur tika ievilkta. Ja? Kā tas bija iespējams, nesaprotu, ja 2 mēneši iepriekš tika apgādāts, un to nevarēs izdarīt. Tāpēc tā pilnīgi runāt jums kā vietniekam, nezinu, bet jūs to bijāt iesniegumu palieguši garām. Man jau liekas, ka iespējams, ka es biju, tas par frizieru es zinu, to iesniegumu, protams. Bet tur jau arī bija tieši par ūdens apgādes un kanalizācijas jautājumu, ka viņi nevarēja tajās telpās, jo redziet, nebija ūdens atbilstoši tam pakalpojumam un kanalizācija. Bet pēc 3 mēnešiem tika tā ievilkta gan tas, un tas bija iespējams. Tas varbūt individuāli, tur jāskatās. Ejam tālāk. Tur ir jāskatās uz vietas. Vēl tas ir, tad rīt, tas ir 1. decembrī, mums sadarbībā ar Latgales plānošanas reģionu un Latgales uzņēmējdarbības centru tiek organizēts seminārs uzņēmējdarbībai nodokļu piemērošanas izmaiņām 2017. gadā. Tas mājaslapā mums visiem zināms. Jā, mēs zinām. Ko Dagdas novada dome? Gatavojoties šim semināram, kā idejas vedīs uz šo semināru. Jo pārsvarā es uz semināru braucot, izdomāju, ko es vēlētos savā pašvaldībā, un no tiem gudrajām galvām, kas vadīs semināru, arī jautāšu, kā viņi man iesaka realizēt to. Ko Dagdas novada? Jūs laikam brauksiet, jā? Nē, viņi brauc pie mums. Brauc pie jums. Kādi jautājumi no Dagdas novada puses ir sagatavoti? Jūs kā vietnieks būtu jāsagatavo kaut viens? Rīt es, diemžēl, esmu šajā brīdī aizņemts, līdz ar to es nebūtu. Bet no jums kā vietnieku neviens nav informējis, kādi jautājumi tiek sagatavoti no Dagdas? Es zinu, ka ir, bet es vēl neesmu ticis klātam. Nākamais, tātad par uzņēmējdarbības vidi. Ir teikts, ka programmā strādās pie Eiropas Savienības struktūrālo fondu piesaistes un uzņēmējdarbības vides uzlabošanas. Varbūt īsi, kā tad ir ar uzņēmējdarbības vidi? Iekšējo ārējo faktori, kādi mums Dagdas novadā ir, kas veicina vai bremzē uzņēmējdarbības vidi, labvēlīgas uzņēmējdarbības vides veidošanās. Un ko pašvaldība dara šajā? Vispirms varbūt izanalizējiet, jūs kā vietnieks, jūs kā saimnieks, teiksim, otrā novadā. Vēlreiz atkārtojos tieši, mēs nedrīkstam nevienu atbalstīt. Bet mēs priecājamies. Kā jūs veicināt? Jūs tieši nevarat mani atbalstīt konkrētu firmu, ja? Bet jūs varat veicināt. Ir normatīvu aktus, drīkstat izstrādāt. Galīgi jums rokas nav sasietas, nerunājiet. Ja jums būtu galīgi rokas sasietas, jūs arī neteiktu šādu punktu. Pašvaldības izsludinātajos konkursos likuma robežās dot priekšreitu vietējiem uzņēmējiem. Un jūs to labi zināt, ka to diktē iekšējā normatīvu aktu pieņemšana. Gluži tā nav. Bet katrā ziņā tajā brīdī, ja kādu no iepirkumiem vinnē vietējais uzņēmējs, mums ir tiešām liels prieks un gandarījums tāpatās. Cik pa 3 gadiem ir bijuši? Es zinu, ka ļoti daudz remontu ir bijuši. Bija gan Katlumāja, gan Toletes, gan Andrupenes, tas ir, ko es zinu. Jā. Vēl ir daudz ceļu remonti, grāvju tīvīšanas un tā tālāk ceļu tīvīšanas. Kādi ir vietēji uzņēmēji, kas piedalās, piemēram, kuriem izdevies uzvarēt un iegūt no pašvaldības līdzekļus. Kā viens tagad, kas ir no aktuālākajiem jautājumiem, tā ir varbūt tās sniega tīrīšana, kad katrā pagastā šis pakalpojums tiek sniegts. Ir pagasta, kur, protams,
pašvaldība to dara, bet ir arī pagasti, kur zemnieku saimniecības ir ieteikušās uz iepirkumu, viņas ir vinnējušas un sniedz iedzīvotājiem pabalstu. Mēs zinām, ka sniegs ir tāda, viņa nav, bet tādi varbūt ilgstošāki, kas ir vēl kādi piemēri. Ceļu uzturēšanas darbi, ko mums veic VTV 14, tepatās Latvijas valsts ceļu. Viņi jānodarbina mūsējos strādniekus. Cik varbūt procentuāli, ja mēs tagad zīmētu kaut kādu schēmu, cik procentuāli no 100%, kas tiek piedāvāti firmām, tātad iepirkumos un tā tālāk, cik tad ir Dagdas novada uzņēmēju, kas vinnē vai iegūst līdzekļus no pašvaldības? Tā rupji, 50% nav, 25% arī nav. Labi, ja 20%. Ja 20%, līdz 20% varētu būt. Kas bija domāts pie šī, ka likuma robežā dot priekšlieku vietējiem uzņēmumiem? Kādas tad ir tās likuma robežas, kurās var variēt un tomēr, atbalstīt savu vietējo uzņēmēju? Jo jūs programmā rakstat tādu. Jā, es pilnībā piekrītu, ka mēs tā esam rakstījuši, bet faktiski es vēlreiz atkārtojos, ka mēs tieši nedrīkstam atbalstīt uzņēmēju darbību. Bet likuma robežās drīkstat? Kur tās ir likuma robežas? Likumiem tādu robežu nav. Tas nozīmē, ka šis punkts ir uzrakstīts tikai tāpēc, lai viņš būtu skaists izskatītos. Tāds pievilcīgi priekšvēlēšanu kampaņas. Viens no jautājumiem, ko Jānis uzdeva, cik bieži jūs pārskatāt savu programmu? Vai esat, kad tikāt ievēlēts, vai kādreiz vēl esat skatījies savu, ko jūs esat solījis? Jā, ik pa laikam es skatu. Ik pa laikam esat skatījies. Jā. Labi. Vēl viens jautājums par Eiropas Savienības struktūrālajiem fondiem. Es nezinu, vai tās ir baumas, varbūt jūs kā vietnieks varēsiet atspēkot. Kāpēc Dagdas novada dome nav pieteikusies vai ir noraidījusi sadarbības iespēju ar Krāslavas novada domi, realizējot projektu ražošanas zonas un infrastruktūras izveide? Mēs jau dotajā brīdī neesam atteikušies. Burtiski jau var tā teikt, ka pagājušo nedēļā mums bija sapulce ar uzņēmējiem, un tad dotajā brīdī tiek apkopota informācija par uzņēmēju iespējamiem ieguldījumiem un iespējamām jaunām darba vietām, kuras tiks redzētas. Varbūt vairāk tātad, kas tas ir par projektu? Un ko tas paredz? Tas paredz tā, ka pašvaldība sadarbojoties ar uzņēmējiem, attiecīgi sadarbojoties, apkopojot to informāciju, tad var atjaunot, kaut kādu ceļu, vai arī izveidot kaut kādu rūpniecībai paredzētu laukumu. Un faktiski tie ieguldījumi tiek rēķināti proporcionāli, tātad pašvaldība ieguldījumus un uzņēmēji. Bet uzņēmēji pašvaldība saņem to finansējumu tik lielu, kad rēķina uzņēmēju ieguldījumus un uzņēmēju radītās darba vietas. Un cik plānos darba vietu? Dotajā brīdī es atkārtojos, mēs apkopojam informāciju. Vai mēs runājam par vienu un to pašu, par ražošanas zonas saistības infrastruktūras izveidi Dagdas novadā, kas ir Krāslavas novada investīciju plānu 16. 18. gadam? Jā. Un ir paredzēta izveide. Dagdas novadā provizora plānotās teritorijas ir Zaļā iela, Pļavu iela, Dagdas pilsētas un pašvaldības ceļš 5. Mēs tikko mainījām savējos investīciju plānus, un tur arī ir ierakstīts Alejas ielas rekonstrukcija. Būs tikai ielas rekonstruējums, es tā saprotu? Dotajā brīdī tiek runāts par ielām, jo sarunās ar uzņēmējiem mēs nespējām atrast nevienu, kurš vēlētos pieteikties uz to ražošanas zonas. Uz ražošanas zonas tātad neviens nepieciešams. Jo es izlasot šo te projektu, noprotu, kā tiks radītas, kopējā projektā varētu rasties 61 darba vieta. Dagdā es saprotu, ka tās līdz 13 darba vietām, ja? Un tomēr uz šo te ražošanas zonu ne, bet vienīgi uz infrastruktūras izveidi.
Tur jāpiebraucamie ceļi un kopumā ceļi. Vai kas pieņēma šo lēmumu piedalīties? Ne piedalīties, bet piedalīties šajā projektā. Kas jums deva kā uzdevumu runāt ar uzņēmējiem? Tas bija lēmums? Tas nebija lēmums, vienkārši tiek runāts un apkopota informācija, kura tiks sniegta tālāk deputātiem. Un tad deputāti lems, vai darboties vai nedarboties. Bet līdz šim nav viss. Kad ir pēdējais datums, kad jūs jādod Krāslavas novada domai ziņu par šo? Mēs esam saņēmuši vēstuli pagājušu nedēļu, tad attiecīgi dažu nedēļu laikā. Jums līdz 13. decembrim, vai līdz 13. decembrim būs domes sēde, kurā deputāti Domes sēdi mēs varam, kā jūs zināt, saisīt ārkārtas. Es zinu, bet kāpēc jūs tik ilgi jūkāt, jo šis te projekts zināms, ka viņš jau ir 16. gada sākumā, un informācija no Krāslavas novada domes, kā es saprotu, ka tā nav pirmā vēstule, kas nākusi. Tāpēc, ka tās domas mainās, idejas mainās, pieņemsim arī uzņēmēji atsakās, ja mēs redzam, ka mēs nespēsim viņu realizēt. Un būs tādā gadījumā soda sankcijas, kuras tā kā būs jāpārcēl. Bet līdz šim jūs tā vienpersoniski runājat ar uzņēmējiem. Bet deputāti... Uzņēmējiem runā. Bet deputāti par šo te jautājumu nav informēti. Es domāju, ka ir. Ir. Bet domes sēdēs un komitejas sēdēs es nebiju dzirdējusi tādu. Tas nozīmē, ka tas nebija. Ne jau es nebiju, varbūt nebija jautājuma tāda. Iespējams. Nākamais jautājums ir par izglītību, kultūru, sports un reliģija. Nezinu, kā tas ir sanācis, bet viens no jautājumiem jums bija tāds, ka atbalstīt sporta aktivitātes novadā, kas plus mīnus, cik es redzu, ir atbalstītas, un veikt novada sporta zāles modernizāciju, meklējot iespējas sporta halles būvniecībai Dagdas pilsētā un sporta skolas izveidē. Cik mēs zinām, sporta skola ir izveidota, bet, diemžēl, sporta halle Dagdas pilsētā netiek būvēta, viņa tiek būvēta Ezerniekos. Kā tā gadās, ka punktā ir Dagdas pilsēta runāts? Uz 500 000 vērta sporta halle aizceļo Ezernieku virzienā. Un jūs necīnījāties, lai būtu Dagdā, jo jūs arī cēlāt roku 2 reizes, nekomentējot. Es vēlreiz noskatījos šīs te visas sēdes un noklausījos domas sēdes. Jūs automātā, ka te... Galā mēs ne tikai pilsētē strādājam, bet arī novadam visam. Un Ezerniekos, kā mēs zinām, tad ir vidusskola, un apkārt vidusskolai nav nevienas. Ir tikai sporta laukums un nav sporta zāles nevienas. Līdz ar to tas lēmums uzskatu, ka arī ir pareizs. Tas nozīmē, ka jauniešiem ir jāmācās no jūsu kļūdām, sastādot programmas un neminēt konkrēti ar pirkstu, ka tā būs Dagdas pilsēta, bet pieminēt Dagdas novads, tad nekļūdīsies, un žurnālistiem nebūs, kur pirkstu ierakstīt. Jā. Nākamais bija plānots izveidot bērnu jauniešu brīvā laika pavadīšanas centrus visos Dagdas novada pagastos. Vai viņi bija pirms jūs atnācāt kā vietnieks šajā amatā, vai viņi tapa? Un ja tapa, tad cik daudz? Viņi bija. Viņi ir, un viņi eksistē, viņi darbojas. Kāpēc tad izveidot bērnu jauniešu brīvā laika? Kas zem šī bija domāts? Jo, laikam tomēr jaunieši pamana, ka kaut kas jau tāds ir solīts, kas jau ir izpildīts. Ļoti labi. Mēs viņus uzturam, tas arī ļoti labi. Tad varbūt uzturēt, nevis izveidot, jo viņi jau bija izveidoti. Tā, un pēdējā vienota sabiedrība. Jūs savu šo te, priekšvēlēšanu kampaņu programmu beidzat ar tādu virsrakstu, ar tādu teikumu tēzi par vienotību un saskaņu novadā. Kas jūsuprāt ir saskaņa? Un kāpēc jūs mudināt uz saskaņu novadā? Nevēl tas sauklis deputāti, saukli izveidoja roku rokā, esam kopā, bet... Kas tautās jau citādi tiek pārfrāzēta. Roka roku mazgā. To es vēl neesmu dzirdējis, bet, par vienotību un saskaņu viens no izveidotājiem šajā sasaukumā pasākumā tās lūkšanu brokastis, kur tomēr cilvēki adventas laikā, es varētu teikt, vienojas kaut kādu labu darbu priekšā un veicu viņu. Tāpatās mums ir sabiedrībā ar dvēseli, kur iedzīvotājiem ir iespēja strādāt un veidot. Kas jūsuprāt ir saskaņa? Kāpēc jūs mudināt uz saskaņu novadā? Tas bija sauklis, kas saistīts ar partiju.
Ja tā ir, saprotu, saskaņas partija ir saskaņa, bet tikpat labi vienotība. Vienotība arī mums zināms ir saskaņa. Bet jūsuprāt, kas ir saskaņa? Vai novadā ir saskaņa? Piemēram, jums patīk balts krekls, man patīk melns krekls. Jūs būsiet ar mani nesaskaņā? Vai citādā nepieņemšana? Melns un sarkans viņš vienot saskaņa. Nē, vai citāda cilvēka domu, viedokļu nepieņemšana ir nesaskaņa? Vai tā ir saskaņa? Es domāju, ka mums viss ir kārtībā un ir saskaņa. Vienkārši katram tie viedokļi ir dažādi. Mums ir jāmāk dzīvot, uzklausot visus. Ja jums viens no punktiem ir atbalstīt idejas un darbības, kuras nes labumu mūsu novada cilvēkiem. Līdz šim man ļoti skaidrs, ja? Kāpēc tās turpinājums, komats, neatkarīgi no tā, kas to ir izvirzījis un kam tās pieder? Lai neskatītu tieši pa personālajām. Iesniedza, patīk ideja. Bet tas nozīmē, ka ar to problēmas ir bijušas novadā? Nav bijušas nekad. Bet, redzēt, ļoti daudzos punktos ir šīs piebildes, kas liecina par to, ka ir problēma bijusi, kur jūs gribējāt kā izskaust, vai izdevās 3 gadu laikā izskaust? Mēs neko necentāmies izskaust. Veidot atklātu dialogu ar novada iedzīvotājiem, nodrošināt budžeta līdzekļu izmantošanas caurspīdīgumu. Es nezinu, kā jūs ar novada iedzīvotājiem atklātu dialogu veidojat, ja, bet, piemēram, ar presē tas dialogs, diemžēl nesanāk tāds, kā viņam vajadzētu atklāts. Un nerunāsim jau par caurspīdīgumu. Ja jums tā liekas, tad lūdzu. Varam pārbaudīt uz faktiem. Jā. Jums kā vietniekam ir jāzina, kas notiek, piemēram, kas notiek katlu mājas jautājumā. Vai katlu māju šo brīdi ir nodota eksploatācijai oficiāliem dokumentiem, kuriem es kā žurnāliste varu iepazīties? Es domāju, ka ir izpildirektori šo jautājumu. Bet vietnieks nezinu. Novada domas vietnieks, priekšsēdētājs vietnieks neatjauš, kas notiek ar vienu no strateģiskajiem objektiem. Šo jautājumu es domāju, ka mums atbildēs izpildirektors. Viņš ir ļoti labi iedzinājuši šo jautājumu. Un jūs kā vietnieks, kuram būtu jāsako, ko tad izpildītājs dara, kā viņš pilda lēmumus? Viņam ir nodots šo jautājumu strādāt. Un jums neinteresē, kā tur sokās līdz galam, un līdz galam ir nonācis vai nav nonācis? Es domāju, ka jūs ar viņu tiksiet galā, izrunāsiet šo jautājumu. Jums kā vietniekam nav ziņa? Es jums esmu atbildējis. Labi, nākamais jautājums, kas bija aktuāls Andrupenes novada iedzīvotājiem. Andrupenes pamatskolā šis te remonts veiktais. Vai viņš jau tika veikts? Un kādā kvalitātē viņš tika paveikts. Jo domas sēdē tika pieminēts, ka pašvaldība ar firmu noslēdza pieņemšanas nodošanas aktu, un pēc nodošanas pieņemšanas aktas, nezinu kāpēc tas tā ir, Dagdas novada doma pēkšņi pamanīja, ka kaut kādi darbi nav izdarīti. Vai viņi tika izdarīti? Tajā brīdī es, protams, biju atvaļinājumā, bet kārtībā reizi tas ir izpildirektora rokās, būvvaldi kopā. Tur bija defekta akts un izpildīja pilsētas saimniecību. Nē, es jums varu pastāstīt kā vietniekam, jā? Es varbūt tās arī zinu, jā. Pilsētas saimniecība ir veikusi tos defektu, jā, bet tajā pat laikā izpildirektors ir pieprasījis šai te firmai, izmaksājis 248 laikam komats ar santīmiem, un pieprasot, ka viņiem ir jāvērš šī defektācija, jānovērš. Un varbūt pa punktiem, jānovērš atslēgu cilindra nomaiņa, volejbola tīkla stiprināšana, slogu aizsarga tīkla nostiprināšana, grīdlistes montāža, uz ko pilsētas saimniecība atbildējusi, atgriezusi līdzekļus un pateikusi, ka nodošanas pieņemšanas akts ir parakstīts, līdz ar to apliecinot, ka jūs neesat nekādas pretenzijas cēluši, un šie ir papildu darbi, nevis defekti. Kā tad ir? Tur ir jāskatās tas jautājums, ko paliekam konstruktā ar tām, jo tāmēr tie jautājumi nebija atrunāti, tad... Bet jums, piemēram, kā vietniekam nav zināms? Es nesmu skatījies tā tāmēr. Vēl viens jautājums. Ja jaunieši vēlēsies izveidot savu sarakstu uz šīm te vēlēšanām, vai jūs būtu gatavs iet šim sarakstam kā pirmais, kā vadītājs? Es domāju, ka nē. Nē? Varbūt argumentēt, kāpēc? Dotajā brīdī neredzu sevi vēlmi iet un startēt vispār. Kāpēc vēlme tā 4 gadu pastrādājot jauniem cilvēkam vēlme tika nogalināta? Nē, jūs taču teicāt, galvenais vēlme būt.
Galvenais, lai viņiem ir vēlme. Bet kas ar jūsu vēlmi notika 4 gadu laikā? Gribas tomēr mainīt to darbības sfēru. Darbības sfēru mainīt. Jā. Tomēr jauniešiem var atbildēt, ka amatpersonas darbs nav nemaz tik vienkārši un viegls. Ja pa 4 gadiem interese ir tik liela, ka, teiksim, vēlme balotēties mazinās. Jā. Liels paldies par sagādāto veltīto laiku. Priecīgus jums droši vien Ziemassvētkos. Es tā saprotu, ka mēs vēl tiksimies sēdēs. Labi, paldies jums! Lai veicas!